Sveiki, Atomī uzņēmēji! Priecājos jūs redzēt! No šodienas mēs kopā runāsim par tīkla mārketingu, Atomī un mārketinga stratēģiju galvenajiem jēdzieniem. Esmu Hanyang University biznesa fakultātes profesors Hans Sangrīn. Priecājos jūs satikt. Es esmu mārketinga profesors un pētu dažādas jomas, kas saistītas ar mārketingu, taču īpaši mani interesē izplatīšanas nozare. Dabiski esmu ieinteresēts tiešās pārdošanas nozarē, proti tīkla mārketingā, un esmu veicis vairākus pētījumus par tiešās pārdošanas nozari jau ilgu laiku. Šajā laikā saņēmu piedāvājumu no Atomī par šo lekciju programmu, un es to labprāt pieņēmu. Nesen Atomī ir kļuvusi par ļoti strauji augošu uzņēmumu, ko esmu uzmanīgi vērojis, un es uzskatu, ka šī ir lieliska iespēja kopā pētīt interesantus gadījumus par Atomī. Tātad tagad sāksim pirmo lekciju. Šodienas pirmā lekcija sāksies ar stāstu par Atomī. Uzņēmumu, kurā jūs strādājat. Kas ir Atomī? Vai tiešām Atomī ir laba kompānija? Un kāda tirgus ir tīkla mārketings? Sāksim par to runāt. Lai runātu par Atomī, vispirms ir jāapspriež lielā aina. Proti izplatīšanas nozare un tīkla mārketinga nozare. Jūs galu galā esat uzņēmēji, kas darbojas izplatīšanas tirgū. Pārskatot mūsu valsts izplatīšanas tirgus stāvokli, var redzēt, ka pēdējo 10 gadu laikā tirgus ir audzis no aptuveni 170 triljoniem uz aptuveni 373 triljoniem 2019. gadā, kas ir apmēram 2,2 reizes lielāks pieaugums. Tomēr tradicionālās izplatīšanas uzņēmumi, tā sauktie lielveikali, veikali un tirgi strauji samazinās, kamēr tiešsaistes un mobilā izplatīšana strauji aug, īpaši pēc pagājušajā gadā sākusies Covid-19 pandēmija. Izplatīšanas nozares tirgus situācija ir strauji mainījusies. Kā tad ir ar tīkla mārketinga nozari? Kā es jau minēju, tīkla mārketings, proti tiešās pārdošanas nozare, plašākā nozīmē ir izplatīšanas nozares daļa. Tomēr es teicu, ka izplatīšanas tirgus pēdējo 10 gadu laikā ir audzis aptuveni 2,2 reizes. Kā tad ir ar tīkla mārketinga nozari? Pētot statistiku līdzīgā laikā, esmu atklājis, ka no 2008. līdz 2019. gadam ir notikusi aptuveni 2,4 reizes liela izaugsme. Tas šķiet līdzīgs izplatīšanas nozares izaugsmē mūsu valstī. Tomēr esmu atklājis ļoti interesantu faktu. Mūsu valsts tīkla mārketinga nozare turpināja augt līdz 2015. gadam, taču kopš 2016. gada, tātad apmēram pirms 4–5 gadiem, visa nozare ir parādījusi stagnācijas fenomenu. Tirgus apjoms ir palicis nemainīgs apmēram 5 triljonu 200 miljardu apmērā. Tādējādi tas norāda, ka mūsu tīkla mārketinga nozarei kopumā ir nepieciešams jauns pagrieziena punkts, jaunas pārmaiņas un lēciens. Kādi varētu būt šie cēloņi? Vispirms aplūkosim izplatīšanas tirgu. Kā jau minēju, mūsu valsts izplatīšanas nozare ir turpinājusi augt, taču pēdējā laikā, īpaši kopš 2016. gada, kad sāka stagnēt tīkla mārketinga nozare, mūsu valsts izplatīšanas nozarē lielveikali un fiziskā izplatīšana ir sākuši stagnēt un samazināties. Tā vietā tiešsaistes un mobilā izplatīšana strauji aug. Nezinu, vai tas ir nejaušība, bet tieši šajā laikā, proti kopš 2016. gada, tīkla mārketinga nozares izaugsme ir palēninājusies. Tas šķiet liecina, ka tīkla mārketinga nozare ir cieši saistīta ar izplatīšanas tendencēm. Tas nozīmē, ka patērētāju vērtības ir mainījušās, izplatīšanas kanāla formas ir mainījušās, un arī patērētāju iepirkšanās uzvedība ir mainījusies. Tādēļ, lai tīkla mārketinga nozare varētu augt, ir nepieciešams izmaiņas. Tāpēc par tīkla mārketinga nozari mēs, iespējams, vēlāk lekcijā runāsim sīkāk. Tomēr šeit es atklāju ļoti interesantu uzņēmumu. Kā jau minēju, tīkla mārketinga nozare kopš 2016. gada ir stagnējusi, taču šajā nozarē ir viena uzņēmuma strauja izaugsme. Kur tas varētu būt? Pareizi, tas ir tieši jūs un jūsu ģimene. Proti, uzņēmums Atomī. Šajā tīkla mārketinga nozarē varēja redzēt, ka Atomī status strauji pieaug.
Iespējams, ka daži no jums to zina, bet Atomija tika uzsākta 2009. gadā, sākot ar nelielu apgrozījumu apmēram 250 miljardu korejiešu vonu apmērā un pašlaik, apvienojot ārvalstu pārdošanas apjomus, tās iekšējais apgrozījums ir apmēram 19 triljoni, kas pārsniedz 10 triljonus. Tas ir strauji augoša kompānija. Galu galā, kamēr visa tīkla mārketinga tirgus ir stagnējusi, viena kompānija ir strauji augusi. Statistikas dati to apstiprina kopš 2015. Gada Korejas tīkla mārketinga tirgus ir audzis tikai par apmēram 1%. Tas ir gandrīz stagnācija. Tomēr tajā pašā laikā Atomija ir sasniegusi apmēram 50% izaugsmi. Tas ir par 50 reizes vairāk nekā kopējā nozare. Ko tas nozīmē? Galu galā, citi uzņēmumi tajā pašā nozarē jau saskaras ar ļoti grūtiem laikiem un ir sākuši samazināties, bet Atomija ir strauji augusi un tādējādi varam saskatīt, ka tā virza šo nozari. Vienkārši sakot, Atomija šobrīd ir jaunais tirgus līderis Korejas tīkla mārketinga nozarē. Es īsumā apskatīju Atomiju. Vēsturi. Uzņēmums tika dibināts 2009. gadā. Un interesanti, ka Atomija uzreiz pēc dibināšanas pievērsa lielu uzmanību starptautiskajiem projektiem. Uzņēmums tūlīt atvēra vietējo filiāli ASV un pēc tam arī Japānā. Jūs iespējams esat dzirdējuši, ka uzņēmums iegulda daudz laika un pūļu globālajā biznesā. Būdams universitātē, es pamanīju, ka 2019. gada februārī mūsu uzņēmuma prezidents tika ievēlēts par Korejas tiešās pārdošanas nozares asociācijas prezidentu. Katrai nozarei ir asociācijas, kas to pārstāv, un parasti asociācijas prezidents ir no vadošā uzņēmuma šajā nozarē. Tādējādi, ja Atomija prezidents ir ievēlēts par tiešās pārdošanas nozares asociācijas prezidentu, tas liecina, ka šī uzņēmuma status ir kļuvis par nozares līderi. 2020. gada beigās uzņēmums sasniedza globālo kopējo apgrozījumu aptuveni 1,9 triljonu un ir izveidojis milzīgu uzņēmumu ar 15 miljoniem dalībnieku. Šīs lietas bieži tiek apspriestas arī medijos. Atomija, kas ir palielinājusi savu kopienu, ir tīkla mārketinga pārdošanas līderis, sasniedzot 2 triljonus pārdošanas 10 gadu laikā. Kāda ir Atomija izaugsmes salīdzinājums? Atomija prezidentam Park Han-gilam mērķis palielināt uzņēmuma atpazīstamību valstī un iekarot ārvalstu tirgus. Turklāt Atomija un Kolma Benh ir uzsākuši aktīvu darbību Lielbritānijas veselības uztura tirgū. Var atrast dažādus mediju rakstus par šo tēmu ne tikai vietējā tirgū, bet arī ārvalstu tirgos. Tieši pārdošanas nozarē ir viens no slavenākajiem medijiem, kas nodarbojas ar ziņām un presi, saukts par Desen Direct Selling News. Šeit tika paziņots par globālo 100, proti 100 labākajiem uzņēmumiem pasaulē, un Atomija tika atzīts par 12. labāko uzņēmumu pasaulē, kas ir vienīgais Korejas uzņēmums, kas iekļauts top 50. Tas šķiet ļoti pārsteidzoša ziņa. Tiešās pārdošanas nozare ir radusies Amerikas Savienotajās valstīs, un tāpēc Amerikas Amway joprojām ieņem pirmo vietu pasaules tirgū. Lielākā daļa no šiem uzņēmumiem ir amerikāņu vai eiropiešu. Tomēr Atomija kā vienīgais vietējais Korejas uzņēmums ir lepni ieņēmis 12. vietu. To var uzskatīt par lielisku ziņu. Vietējā presē nesen bija ziņas, ka Atomija ir pirmā tiešās pārdošanas uzņēmumu vidū, kas iekļauta 500 lielāko uzņēmumu sarakstā visās nozarēs. Kādi ir Atomija izaugsmes un panākumu noslēpumi? Domāju, ka jūs iespējams esat dzirdējuši par to dažādos veidos, taču gatavojoties šai lekcijai, es atradu daudz interesantu informāciju, un viena no galvenajām tēmām bija uzņēmuma globalizācija. Kā jau iepriekš minēju, Atomija kopš dibināšanas ir pievērsusi lielu uzmanību globālajam biznesam. Tas nozīmē, ka uzņēmums ir izstrādājis globālo stratēģiju un nav koncentrējies tikai uz Korejas tirgu, bet jau no paša sākuma ir skatījies uz lietām ar plašu redzesloku. Ir daudz faktoru, kas veicina panākumus un izaugsmi. Galu galā, ja skatāmies plašāk, Atomija izaugsmes fonds un panākumu atslēga ir produktu kvalitāte un uzņēmuma biznesa filozofija. Es to
varētu formulēt kā hardvēra un programmatūras apvienošanos, kas veicina izaugsmi. Hardvērs attiecas uz produktiem, bet programmatūra uz uzņēmuma sistēmām un vadības filozofiju. Galā uzņēmuma filozofija attiecībā uz uzņēmējiem un klientiem ir vislielākā atslēga. Konkrētāk runājot, tas ir absolūta kvalitāte un absolūta cena, par ko jūs iespējams esat dzirdējuši. Šāda cenu un produktu konkurētspēja ir bijusi pamats. Galu galā, mārketinga galvenā būtība ir, protams, produktu kvalitāte. Ja produkti nav labi, tad ir ierobežojumi, ko var darīt. Tālāk, tādējādi, šī cenu konkurētspēja un produktu konkurētspēja var tikt uzskatīta par vispamatīgāko pamatu mārketingam. Tas nav viss, jo klienti ir svarīgi. Tāpēc Atomi ir praktizējusi patērētāju centrētu vadību, īpaši izveidojot organizācijas kultūru, kas brīvi piešķir pilnvaras un atbildību, kā arī kompensācijas plānu, kas ļauj brīvi piekļūt un uzturēties. Es arī pamanīju, ka atgriešanas un atmaksas sistēmas ir unikāli izstrādātas. Vēl viens aspekts ir tas, ka tiek veicināta sadarbība ar partneriem un kopīga izaugsme. Tas bija ļoti interesants fakts no manas perspektīvas kā profesora, kurš studē mārketingu. Jūs visi zināt par ilgtspējīgu attiecību veidošanu, vai ne? Šīs lietas galu galā sniedz uzticību sadarbības partneriem un ļauj viņiem koncentrēties uz savu pamatdarbību. Vēl viens būtisks aspekts, ko es gribētu pieminēt, ir nomadu vadība. Tas nozīmē, ka jau no paša sākuma tika meklēti globāli biznesa risinājumi, nevis tikai skatīts uz tirgu Korejā, bet gan uz visu pasauli, kā vienotu veselu. Šāda plaša redzējuma dēļ tika uzsākta darbība agrīnā posmā, un es domāju, ka tas ir iemesls, kāpēc šodien mēs esam šīs nozares līderi. Dārgie draugi, kā es jau iepriekš minēju, Atomi tagad ir kļuvis par tirgus līderi tīkla mārketinga nozarē. Vai jūs nejūtat kādu lepnumu un apmierinājumu ar lepnumu būt par Atomi dalībnieku? Jūs ietekmējat tīkla mārketinga biznesu. Tīkla mārketings galu galā ir mārketings. Tādējādi, lai paaugstinātu šī tīkla mārketinga spējas, ir svarīgi saprast, kas ir tīkla mārketinga būtība un kodols. Es saku, ka nodarbojos ar tīkla mārketingu, bet vai es patiešām labi zinu, kādi ir mārketinga galvenie jēdzieni, kādas ir svarīgākās mārketinga stratēģijas? Varbūt ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par šīm tēmām. Tātad, tagad mēs kopā mācīsimies par mārketinga pamatkonceptiem un tiešās pārdošanas nozares īpatnībām. Nākamajā lekcijā sāksim ar mārketinga tēmu, pakāpeniski daloties svarīgās mārketinga stāstos, kā arī pētīsim tīkla mārketinga nozari. Turklāt mēs apspriedīsim, kādas izmaiņas ir nepieciešamas šajā tīkla mārketinga nozarē, ņemot vērā nesen bieži apspriestās 4. industriālās revolūcijas tēmas. Nākamajā lekcijā un turpmākajās lekcijās turpināsim šo diskusiju. Tiekamies nākamajā lekcijā.